Čau visiem, ar jums mēs Evelīna, un šodien man šķiet, ka būs ļoti interesants video. Pirms kāds no jums sāk rakstīt komentāros špikotāji, to ir pakaļ trendiem un bla bla bla. Es gribu pateikt to, ka es filmēšu video, kur es atveru kleitas, kuras es nopirku eBayā par ļoti mazu cenu, lai vienkārši pasmietos un paskatītos, kāda ir to kvalitāte. Un es tās lietas pasūtīju tad, kad tas YouTubā vēl nebija tik liels trends, ka to dara visi. Bet es personīgi redzēju tikai vienu video YouTubā, un tas bija meitenei vārdā Milija. Un es arī atstāšu viņas video lejā, lai jūs arī redzat to, no kā es šo ideju paņēmu. Tiem, kam kaut kas nav skaidrs, izlaiduma sezona ir pavisam drīz, un jūs visi gan jau, ka skrieniet, meklējat smukas kleitas dažādos veikalos. Un es izdomāju pasūtīt 4 kleitas. 2 no eBaya un 2 no citas ķīniešu mājaslapas, kuras saucās Rose Gal. Un šo kleitu cena pārsvarā nepārsniedz 10 eiro, jeb $10, kas ir ļoti lēti, tāpēc no vienas puses tā kā neliela pasmiešanās, no otras puses tāds tā kā pārbaudījums. Tad es datorā esmu atvērusi šīs te kleitas, un es tūlīt redzēšu, cik no viņas ir līdzīgas bildē. Tā kā varam sākt. Pirmā paciņa, kas man atnāca, ir tāda ļoti maziņa, un es kaut kā baigi neiedomājos, ka izlaiduma kleita varētu būt ielikta šādā paciņā. Bet tūlīt vērsim vaļā un skatīsimies. Tātad, ja jūs paskatīsieties bildē, tad bildē kleita izskatās diezgan labi un izskatās tāda diezgan dārga, ja varētu teikt. Apakšā ir ļoti skaists stils un tā. Un šīs kleitas cena, ja kādam interesē, bija $7. Ok. Pats materiāls kleitai, pirmkārt ir ļoti staipīgs, kas es pat nezinu, vai ir labi, bet tas materiāls ir tā kā peldkostīmam. Tā kā reāli es nebrīnītos, ja šajā kleitā varētu ļoti labi peldētiet. Reāli vienkārši materiāls ir pilnīgs peldkostīma materiāls. Un tad kleita ir diezgan apspīlēta, bet bildē izskatās, ka audums ir biezāks un izstāsts tāds tā kā kokvilnas audums. Šeit viņš ir vienkārši kaut kas tāds. Apakšā tils, viņi varēja vismaz, es nezinu, tilu uztaisīt labu, bet tas pat nav tils, tas ir tā kā aizkariem, ziniet? Mugurā ir kleita. Patiesībā sakot, es nevaru pateikt neko tik sliktu, kā es teicu par to, kad kleitu es vienkārši redzēju. Jo neskatoties to, ka materiāls ir peldkostīmam, kleita ir diezgan pat ok. Tā kā ļoti apspīlē figūru. Ja runa iet par tilu, tā. Vienīgais, kas man ļoti nepatīk šai kleitai, ir tas, ka apspīlētām kleitām ir jābūt apspīlētā ar mēru, piemēram, ka tās ir no kokvilnas. Un tu tā kā to neko neredz, un man reāli viss spīd cauri. Es redzu savu apakšveļu, es redzu savu nabu, es redzu savus gurnus, es redzu jebkuru rieviņu, kas man vienkārši ir ķermenī. Un šī kleita noteikti nav piemērota tām meitenēm, kas, piemēram, ir ļoti muskuļotas un viņām tie ir kubiciņi, vai arī tām, kuras ir, ar sāniņiem. Pat man tā nav piemērota, jo vienkārši tev viss spiežas cauri, vienkārši viss. Otrā paciņa, kas mums ir. Man bija plānots pasūtīt pavisam 3 kleitas no eBaya, bet man kaut kas nogļukoja, un es netīšām pasūtīju 2 pilnīgi vienādas melnas. Tā kā, ja kādam vajag, ņemiet, es jums atdošu pa brīvu. Šī ir melna kleita, kurai bildē ir zelta jostiņa, bet es šeit beigi neredzu zelta jostiņu. Un šī kleita maksāja $5. Kas ir tas? Bildē izstāsta ļoti biezs audums, ļoti laba kleita, un šis, kas ir tas? Es varu vienkārši filtru taisīt savu kamerai, un šitā mani filmēt. Tā ir kleita? Ko? Šis tā kā tāda grīdas lupata, ar ko man vecmamiņa mazgāt savu grīdu. Labi, bet ko jūs gribat par $5, bet vienalga ir tā kā akšausmas. Kas ir tas? Tā kā, kas tas tāds ir? Es to pat nekādīgi, Pieņemsim, kas to nopalaisa, bet kleitai tā nevajadzētu būt. Otrakārt, šī daļa, kurai tā kā bija jābūt īsai, es negaidīju, ka viņa būs tik īsa. Materiāls, kā jau teicu, ir vienkārši lupata. Šī kleita noteikti ir liels mīnus priekš manis, es to nekad nevilkšu nekur. Pat man šeit uz dārzu, vienkārši staigāt vietā, kur cilvēks neviens uz tevi neskatās un tur ravē dobes. Es pat tur nevilktu, jo vienkārši, šī kleita ir pilnīgs ārprāts, godīgi
sākot. Pirmā kleita, ko es nopirku, bija tāda kā puķaina kleita, līdzīgi kā vintage kleita. Man tāds ļoti patīk, bet tas, kas atnāca, ir vienkārši, interesanti. Viņa ir no šifona, ja tā to sauc, es īsti nezinu. Arī tāds aizskara audums. Patiesību sekot, es nezinu, man īsti nepatīk, jo es laikam pasūtīju man šeit M vai pat S, un man atnāca L. Un man šķiet, tā kleita man būs nedaudz par lielu. Šeit ir īstenībā diezgan labi nošūts. Es tikai redzu tikai vienu diegu šeit, kas lien ārā. Šeit ir labs rāvējs, slēdzējs un viss tas. Un kompaktā arī nāca jostiņa, bet ja es nesāku, tad visdrīzāk izmēru S, nevis L. Tātad mugurā man ir kleita numur 3, un kā jau teicu, L izmērs. Un bišķiņ tā kā, bišķiņ pa lielu. Arī man nepatīk tas, ka bija dota josta, bet nebija tā kā nekur tie štruntiņi, kuros ievilkt to jostu, tāpēc es nesaprotu, kā viņi bija jāvelk. Kleita, diezgan normāla vasaras vienkārši karstajām dienām, bet es, protams, to nevilkšu, tāpēc, ka L. Kā izlaiduma kleita, šī kleita noteikti savu pārbaudījumu ir izgāzusi, bet kā vienkārši vasaras kleita, kāpēc ne? Un tāda pēdējā kleita, ko es jums šodien rādīšu, ir lūk šāda te. Es neatradu konkrēti to bildi, kas ir tieši šai kleitai. Atradu ļoti līdzīgu kleitu ar to pašu princi, tikai citādākā dizaina, bet kopumā šī laikam ir arī mana mīļākā kleita. Tā ir patiešām tāda ritīga vintage kleita. Un te ir ļoti labs audums, diegus es nekur neredzu. Šī arī bija visdārgākā, man šeit kleita, viņa maksāja kaut kur 11 eiro, varētu būt $11. Un diezgan laba, un materiāls ir labs, un es neko slikti īstenībā nevaru pateikt par šo kleitu. Tas ir tikai, ziniet, priekš cilvēkiem, kuriem tāds patiešām patīk kā man, jo man patīk tādas vintage, neparastas kleitas. Tāda, mugurā man beidzot 4. kleita, un es uzreiz varu pateikt to, ka pēc auduma, pēc diegiem un pēc vispār šūma kā tāda, es varu teikt, ka šī ir labākā kleita. Tā ir nedaudz pa liela, jo redzēt, šeit ir mugura, kurai tīri teorētiski vajadzētu savilkties. Un es vienkārši man šķiet sūtīju izmēru lielāku, tā kā es esmu S. Un es sūtīju man šķiet M, jo es esmu pieradusi, ka ķīniešu mājaslapās bieži vien viņi atved tev izmēru mazāk, jo ķīnieši ļoti mazi. Bet šis laikam nebija īsti tas gadījums, un es droši varēju sūtīt savu izmēru, jo šobrīd tā kleita man nedaudz pa liela. Bet kopumā, ja jūs gribat šo kleitu pasūtīt, es domāju, ka tas ir ļoti labs variants, jo tiešām ļoti labi nošūta auduma kleita. Es esmu beigusi beidzot mērīties. Šī video morāli noteikti varētu būt tas, ka nekādā gadījumā nepērciet eBayā kleitas, kuras maksā mazāk par $10. Vai arī vispār nepērciet eBayā kleitas. Jo kleitas, kuras pasūtīju no eBay, tas bija vienkārši ārprāts. Kleitas, ko es pasūtīju no Rose Gala, bija diezgan ok, vienkārši ar to izmēru nenotrāpīju. Tā kā izlaiduma kleitas, es jums vispār neiesaku pirkt kleitas internetveikalos, jo bieži vien tas var vienkārši atnāk kaut kas, ko jūs negaidīsiet, un tad meklēt kleitu dažas dienas pirms izlaiduma būtu ļoti nereāli. Tāpēc jums iesaku tiešām paskatīties uz kaut kādos tajos butīkos, kas ir uz tās pašas Ģertrūdes ielas, Čaka ielas un visiem tiem. Vienos no tiem es arī nopirku savu izlaiduma kleitu. Kopumā es ļoti ceru, ka jums šis video patika, jūs varbūt spējat nedaudz pasmaidīt, un tad jau tiksimies nākamajā video. Etā!